Šodien mēs dosimies uz dārzu centru Labklājības dārzi, kur mana kolēģe Zane pastāstīs par to, kā pareizi iestādīt podos audzētus stādus. Sveiki visi, kas ir dārza mīļotāji, augu mīļotāji. Tie, kas ir iegādājušies augu, bijuši kādā stādaudzētavā veikalā vēl kaut kur, un mājās jums ir nokļuvis jauns iedzīvotājs. Ko tad mēs darām ar augu, tad, kad viņš ir nokļuvis pie mums? Pats pirmais ir tas, ka jums nav jāstreso. Viņš ir jāiestāda man stundas laikā, viņš ir jāiestāda man šodien. Ne, viņš nav jāiestāda šodien. Stādaudzētavā ir daudz augu. To redz arī man te kaut kur fonā apkārt. Viņi tur ir, un pats galvenais, ko jūs darat, laistat. Viņš nedrīkst kalst, viņš nedrīkst būt sauss. Jūs viņu glabājat nedēļu, 2, varbūt līdz rudenim, kad paliek vēsāks, paliek mierīgāks laiks un tam līdzīgi. Bet tad, kad jūs beidzot esat nokļuvuši līdz tam momentam, kad tagad mēs stādam iekšā, ir pāris nianses, kas jums vienkārši ir jāzina, tas jums ir jāatcerās, naktī pamostoties. Un pirmā lieta, jūs esat uztaisījuši foršu labu bedri. To, kā taisīt, to var mēģināt meklēt kādā citā mūsu klipā. Bet, ja jau mums ir bedra gatava, mēs ņemam augu un ceļam ārā. Un skatāmies, kas ir vēdriņā. Un vēdriņā ir tā, ka mums ir apaļš kamoliņš, kuru mēs noteikti nepaņemam rokā un neieliekam bedrītē 1:1. Mēs viņu taisam vaļā. Mums ir jāatbrīvo sakņu sistēma un jāļauj augam saprast, ka viņš ir ārā no poda, ka viņš ir nokļuvis brīvībā, ka viņam tagad būs jāaug, viņam būs platība, brīvība, viss cits, un mēs taisam vaļā sakņu sistēmu, nebaidoties kaut ko nolaust, kaut ko apraut. Tanī brīdī, kad notrūkst kāda sakne, ietiņā veidojās jauni, mazi, skaisti dzinumiņi, kuri būs tie, kas ies pa labi un pa kreisi. Mēs visu šito ķibinam vaļā. Jūs attaisat apakšu, jūs attaisat sānus maksimāli un iegūstat viņu tādu pusizspūrušu. Bet tas ir baigi svarīgais moments. Es esmu reāli bijusi dārzos, kur cilvēks saka man, šitas neaug, šitas stāv uz vietas, viņš agonizē, viņš mirst, viņš kalst. Protams, ka viņš kalst. Tu iedru lāpstu, izcēl ārā, un tur ir pirms 3 gadiem stādīts augs, kurš izskatās tā, it kā viņš būtu bijis iestādīts pirms 3 dienām. Saknes pa to laiku, kamēr viņas 3-4 gadus ir augušas podā, ir jau uzprogrammējušās līdz tam līmenim, ka mums ir pods, mums ir slēgta telpa, un mēs nekur citur netiekam. Jums ir jāliek viņām saprast, ka viņām ir brīvība. Es paņemšu tagad vienu citu paraudziņu. Varbūt negluži šausmīgi skaists, bet ar pilnīgi perfektu sakņu sistēmu, kas nozīmē, ka varbūt arī šādi. Pilnīgi blīva, nenormāla masa, kuru jūs nevarat izplēst un nevarat saplēst. Tanī brīdī, kad jūs šādu ieliksiet zemē, pēc gada un pēc 3 viņš vēl joprojām būs šāds. Protams, bišķiņi ir atkarīgs no tā, kāds augs ir. Kaut kādi tādi augi, kas ir ļoti dzīvelīgi, viņi ir agresīvi, viņi izkārpīsies. Ierindas kultūra augs to nedarīs. Un tad jūs darat vienu sadistisko gājienu, šitas tehniskais nazis. Bīdam ārā kaut kādu centimetru, pusotru, un tad mēs daram šādu sadismu un griežam kopā saknes gariniskā veidā. 4 griezumi, 5 griezumi. Es pilnīgi pieļauju, ka ir kāds dārznieks, kas pašlaik aiziet ar sirdi, bet ticat man, no manas pieredzes šitādu te blīvu masu sagriežot, visur, kur tiek nogriezti sakņu gali, tās pārējās saknes restartējās, aug jaunas, un tās jaunās ir tās, kas aiziet augam uz sāniem, un tās ir tās, kas ieaugās, kas liek tam augam izdzīvot un ieņemt to savu jauno mājas vietu. Apakšu arī ir jātais vaļā. Apakšu labāk ir atplēst. Apakšā parasti ieritinās arī kaut kādas lielākas, resnākas, pamatīgākas saknes. Šito var mēģināt plēst, ja jūs nevarat izplēst pilnīgi nemaz, tad, diemžēl, tas tehniskais nazis
tieši tādā pašā veidā šķērseniski jūs uztaisat kaut kādu, piemēram, krustu. Tas ir tas moments, ko jūs esat sagatavojuši sakņu sistēmu. Un nākamais etaps uz krūmiem, uz dekoratīviem tādiem maziem variantiem tas neatiecās, bet ja mēs runājam par kokaugiem, tad vienā normālā stādaudzētavā parasti ir klāt bambusiņš pie jebkura viena koka. Primāri viņš ir domāts, lai jūs varētu augu transportēt. Un sekundārais moments, ja stumbrs ir pārāk tievs un pārāk nestabils, tad fiksējot šo stumbru klāt pie bambusa, kokam stumbra stabilitāte, viņš veidojas taisns, viņš jums neaiziet kaut kādā astoņniekā. Bet tad, kad jūs stādat, tad pirmkārt tas bambus 90% gadījumu vienkārši ņemas nost. Ja ir galīgi tievs mazs stādiņš, jūs viņu varat atstāt. Bet visas šitās te lentas, viņas iet nost. Tā ir tehniska lenta, un bambus ir piestiprināts, lai jūs ar šo koku varētu braukt, iet, nest viņu, ielikt mašīnā, izcelt ārā, pārvietot no punkta A uz punktu B. Jūs šīs lentas taisat vaļā, jo viņa ir pārāk stingra, pārāk blīva. Viņa neļauj attīstīties koka stumbram. Tas viss iet nost. Un ja gadījumā jūs to bambusiņu atstājat klāt ar tādu domu, ka ir nestabils mīksts stumbriņš, tad mēs ņemam tādu foršu aukliņu. Aukli mēs vienkārši apņemam riņķī pāris vietās, piesienam pie bambusa to jauno audziņu, lai viņš nekur nemūk, nekur neiet, nekur nelavās projām. Principā divas atbrīvošanas pozīcijas atvērt saknes un noņemt bambusu. Tālāk jūs liekat iekšā savā bedrē jauno iedzīvotāju, taisam ciet. Un tālākais moments, ko jūs arī droši vien varat plašākā veidā noskatīties kādā citā mūsu klipā, ir laistīšana. Jo laistīšana, vienalga cik jūs skaisti būsiet iestādījuši, atvēruši, neatvēruši, sagriezuši saknes vai nesagriezuši nemaz, ja jūs augu nelaistīsiet, tad vienā momentā jūs sapratīsiet, ka, tā kā, jā, atbraucāt, bija un beidzās. Tā ir. Ūdens dara brīnumus. Tā kā lolosim, mīlēsim mūsu jaunos iedzīvotājus, mūsu koku skrumus, puķis, visu citu, sākot no mazas atraitnītes un beidzot ar to, pat ja jūs nopērkat lielu, milzīgu dištādu, ir jāpievērš viņam bišķiņu uzmanība. Un nevis iestādam, pagriežamies un aizējam. Kaut kā tā.